Kas notiek ar rezultātiem, ja tomēr mēs neiemācāmies to apstāšanos? Īstermiņā es pieņemu, ka ja mēs skrienam, mēs tiešām varam arī dabūt tādu sajūtu, ka mēs visu kaut ko paspējam, bet ilgtermiņā iestājās tāds pārsātinājums, pārgurums, varbūt, izdegšana un tāda patiešām liels rezultātu kritums, kur mēs pieļaujam kļūdas vairāk nekā mēs pat spējam saskaitīt. Un arī tas, ko rāda pētījumi, ja mēs esam tādās visu laiku bailēs, ka mums tur konkurenti, vai mēs nepaspēsim, vai mākslīgais intelekts mums elpo tur pakausi vai vēl kaut kas tāds, tad tas, kas ar mums notiek, ka mēs pieņemam sliktāk lēmumus un arī sliktākus lēmumus. Ko tas nozīmē? Tie ir visbiežāk emocionālāki, neracionālāki, kas mēs neizvērtējam visu informācijas spektru, un kas notiek arī, mēs kļūstam savā ikdienas tādos darba pienākumu izpildē paviršāki, mums ir sliktāks sniegums, un arī, ja mēs skatāmies uz komandu, tad ļoti pasliktinās tā sadarbošanās tieši, tā kā spēja palīdzēt otram, vispār vēlme ieraudzīt otru un sāk vairoties tā saucamā kontraproduktīvā vai uzvedība, kas ir patiesībā dažreiz pat ir vērsta pat pret organizāciju, ja, kad cilvēki sāk domāt, kā viņi var vienkārši izlikties, ka viņi strādā un nestrādāt, vai pat varbūt kaut ko nozagt priekš sevis, vai izdarīt kaut ko tiešām pat varbūt ļaunu. Ja. Tāpēc tas, kas ir svarīgi, ka mēs saprotam, ka tāpat kā automobīli, tur ir vērts iepildīt degvielu, ja tu gribi braukt. Ja? Tieši tāpat arī mums ir svarīgi šī spēja pārslēgties, atjaunoties un tad atkal kustēties tādā tempā, kā mēs vēlamies.